kādreiz jautā, nu kā var dokumentālai filmai scenāriju uzrakstīt? Nu, jāsaka tā, pirmkārt, kas raksta, jā. Jo liekas jau, nu kā tu vari paredzēt vispār, kas būs, jā. Nu, var paredzēt, jā. Ne detaļās, bet lai uzbūvētu filmas dramaturģiju, var paredzēt. Nu, pirmkārt, sāksim ar to, ka šai ielā dzīvo daudz vairāk cilvēku nekā ir filmā. Jā. Tātad es kā autors, kurš pazīst, pateicoties tam, ka es jau no bērnības te esmu. Jā. Bet tas nenozīmē, ka citā filmā, ja kāds autors ieies tai vidē tik organiski un tik ilgstoši, lai viņu izpētītu, jā, lai kļūtu par savējo, ka viņam tāds paņēmiens nebūs pieejams. Jā. Ka tu zini, nu, dramaturģijai ir vajadzīgs konflikts. Jā. Es rakstot scenāriju, es jau zinu, ka ir konflikts starp Jūli un Aldi. Jā. Es nezinu, kad tajā brīdī, kad mēs būsim ar kameru, kā viņš izpaudīsies. Bet es zinu, ka viņš noteikti izpaudīsies, jo viņš vēl ir aktuāls. Jā. Es zinu šo cilvēku raksturus. Ja tātad es izvēlos apzināti, ja tur Jūli ar to Aldi. Ja. Tur man ir dramaturģija. Ja. Es zinu Mārutu Pēteru, ja. Zinu viņu raksturu, zinu sievas raksturu, ja. Bez tam viņi pārstāv kaut ko, ja mēs runājam par tādu sociālu romānu, ja. Tad tur ir jābūt dažādiem slāņiem, ja, ne tikai dažādiem raksturiem, ja. Nu, tie ir tirgotāji, ja. Tas tur ir jaunais topošais biznesmenis, ja. Tas raksturo to laiku. Bet vienkārši ar to pamaz, lai viņi ir interesanti uz ekrāna. Arī dokumentālajā kino nedara jebkurš. Nu, lūk. Un es jau rakstu, ja visu to literārā veidā. Es vēl nezinu vizuālās detaļas, kā tas izpaudīsies, bet es to zinu.